pēc vecuma pazīmes, pēc dzimuma pazīmes vai pēc ideoloģijas pazīmēm. Mēs visi esam vienādi un mums katram ir tiesības. Tiesības uz laimi, tiesības būt sadzirdētam, tiesības uz veselību, tiesības saņemt atbilstošu atalgojumu savam darbam, tiesības būt sabiedrībā, baudīt sabiedrību un arī dot sabiedrībai. Un neatkarīgi no tā, kas ar mani dzīves laika vai kopš dzimšanas ir noticis, neatkarīgi no tā, es esmu persona ar invaliditāti vai es esmu persona ar kādām citām kaitēm, kas piemeklē mani, man vienalga ir tiesības būt, tiesības baudīt un tiesības dot. Un man šķiet, ka, piemēram, šī vieta ir ļoti labs, ziniet, tās spēcīgs piemērs, kur mēs varam baudīt, mēs varam dot, mēs varam ņemt. Un visi šie trīs elementi satiekas šeit. Un ir cilvēki, kas ir gatavi dot. Un tie esat jūs, tie, kas strādā, no otras puses ir gatavi cilvēki, kas gatavi ņemt. Tie ir tie cilvēki, kas atnāk. Atnāk un izbauda atmosfēru, izbauda ēdienu. Un patiesībā tās jau ir par to vērtību. Vieta, kur katrs redz savu lomu, vieta, kur katrs jūtās piederīgs dažādu apsvērumu dēļ. Viens tāpēc, ka ir darbs un es varu iemācīties, otrs tāpēc, ka ir smuks dizains un ļoti garšīga liepziedu tēja, katrs atrod sevi. Un es tagad jau runāšu kā tiesību sārdze. Es ļoti gribētu, lai katrā pašvaldībā ir šāda veida kafejnīcas, jeb sociālie uzņēmumi, nav obligāti kafejnīcas. Es gribētu, lai katrs uzņēmums domā caur šo vērtīgus prizmu, lai katrs uzņēmums pamostās no rīta uzņēmējs un padomā, ko labu es varu izdarīt, lai dot, pieņemt, cik tu sadzirdētam un palīdzēt. Un redzēt, viss jau sākas ar mums pašiem. Ja katrs no mums izdarītu to solīti pretī, cik pasaule būtu skaista, cik vieglāk būtu mums katram, mūsu draugiem, mūsu ģimenēm, mūsu kolēģiem. Līdz ar to no savas puses es ļoti atbalstu tiešām sociālo uzņēmēju darbību kā tādu. Es saredzu tajā potenciālu. Tā ir vieta, kas dod iespējas. Iespējas cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, kas tālāk attīstīs valsti un dos iespējas citiem cilvēkiem un iedvesmos citus cilvēkus. Līdz ar to no savas puses atbalsts pilnīgi noteikti ir un ir nepieciešams strādāt pie normatīvā regulējuma, precizējumiem, grozījumiem, iniciatīvām. Es tiešām esmu ļoti atverta. Es gaidu jūs ciemos vai ceru, ka jūs mani gaidīsiet ciemos vēl, jo es vienkārši zinu, cik svarīgi cilvēkiem būt savā vietā un būt sabiedrībā. Mēs cilvēki neesam piedzimuši, lai būtu vienotnē. Mēs esam, ziniet, komanda. Mums vajag apkārt sabiedrību. Nedrīkstam izolēt. Mēs neesam 15. 16. gadsimts un tā tālāk. Mēs esam vienlīdzīgi. Mēs dzīvojam brīvā sabiedrībā, sabiedrība, kur nav vietas diskriminācijai, un mums ir tiesības uz laimi. Un tā laime katram ir sava, bet tai ir jābūt cilvēkos. Es nezinu, vai es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu par vērtībām, par cilvēktiesībām, bet šī ir fantastiska vieta, kas dod spēku un enerģiju.